Mēģināsim iedarbināt. Durvis varās vaļā. Tas jau ir laba pazīme. Tā. Ko mums Aķīts teiks? Skaidrs. Jāiet pēc otra Aķīša. Tā, jaunais Aķīts iekšā, mēģinājums numur 2. Nu, tā jau labāk. Nu ko, varu apsveikt visus ar ziemas sākšanos, beidzot ir sniegs. Man jau likās vispār, ka šogad nekas nebūs, bija jau BMW vispār atstājis nometas laukos un viss jau apdrošināšana bija beigusies, bet neko. Tomēr sniegs parādījās, uzreiz nopirka apdrošināšanu, atbrauc uz Rīgu. Nu, tie, kas jau Instagramā seko, jau zina, kas man tur bija. Uzreiz pabrauc, paspēja kaut kāds 10 minūtes pabraukāties. Ģenerators atkodās. Bet pa tām 10 minūtēm paspējām jau ar Subaru bišķiņu čoma, teiksim tā, ne saskrieties, bet tā lēnām ieslīdēja iekšā. Reāli Bembim, te var, uz bildes ielikšu, var redzēt, tādas sarkanas svītriņas tikai, bet Subaram pārplīs viss šis te bumpers tā diezgan neveiksmīgi. Jā, un pēc tam arī viņš pēc pāris minūtēm dabūja vilkt mani līdz mājām. Ka te bišķiņi klipiņi no tā, kā tā vilkšana notika. Tā, kas vēl? Aķīts laikam beigts, to es tikko ieliku jaunu, tas cerams to problēmas atkritīs, bet atkal cita problēma. Tā, tūlīt es parādīšu. Viens ir tas, ka tagad apgriezieni sākuši kaut kā lēkāt. Jā, tagad nelēkās. Un dažreiz arī noslāpst. Droši vien brīvgaitas regulātoram kaut kas atkodies. Un otra problēma tā, kad otrais ātrums ir palicis. Kaut kāda skaņa sāk nākt ārā. Pirmais viss normāli. Otrais. Višķiņi skan ne tā kā vajag.
jāmauc, kamēr iet. Tas šodienai būs viss mini vlogs par maniem piedzīvojumiem. Uz drīz tikšanos!